šis ir durvis nācelitiņa, kuras ir, taisīt, kā ir latviski, ar mūri tas ir ciet. Amatore Porcedu bija pilsētas mediķis, dakteris, un šis ir viņas mājas. 1800. gadā māja te blakus mums priekšā lika dzīvot priesteris. Vienā brīdī, kad mediķis strādāja un bija pie slimajiem cilvēkiem apkārt pilsētā, sieva aizgāja pie priestera, lai grēkus izsūdzētu. Un kad mediķis nebija, priesteris nolēca un šeit par šīm durvīm. Redzu, viņa tāda ir grēcīga. Lai saprastu, kādi ir sardinieši, vienā dienā mediķis atnāca ātrāk no darba un atrāda grēksūdzes laikā priesteris ar viņa sievu. Grēksūdze, tu saproti, par ko ir. Un tad mediķis, ko izdarīja, nogalināja to priesteri, un tas priesteris tika nogalināts ārā caur šīm durvīm, kuras tika mūrētas. Aizmūrētas, simboliski. Un te ir baznīca Svētais Jānis. Šis ir Svētais Abāte un ar iesaņotu cūku. Bet zini, ko Svētais Abāte aizgāja uz elli paņemt uguni. Un kad viņš aizgāja, un tas ir velns īstenībā, jo viņš arī sarunāja ar velnu, lai paņemtu uguni, un viņu paņēma līdzi. Un velns ir tā kā cūka. Tas velns ir cūka. Tas ir cūka ar velnu. Arī tā kā velns. Tā kā cūka. Šeit ir īstas gabals no sena romiešu, senais romāņu laika, ceļš. Janvāri te notiek lieli svētki. Te ir Svētais Jāņa lielais uguns, su Fogarone Sant'Antoni. Šeit ir milzīgas te. Redzi, tā ir arī tāda simboliska, tāda pagātne satiekās šodien ar debesīm. Jā. Šī ir tipiskā māja, kura dzīvoja sardiniešu ģimene. Liela, plaša, te ir visi instrumenti, saistīti gan ar lopu ganīšanu, gan ar lauksaimniecību. Skaista, un tas viss ir autentisks, nekas nav mainījies. Šajā istabā ir viss, kas tika izmantots gan lauksaimniecībā, gan laukos ikdienas darbos. Un šis ir dziroņā, jeb ar šo instrumentu tikai sisti vai palīdzēja tur visiem lopiem, lai strādātu ātrāk un labāk. Un vai jūs zināt, kas tas ir? Tā nav ne čūska, ne varbūt kauls. Tas bija vienkārši zirga loceklis. Garš. Sardiņā viss ir proporcionāls. Paldies! Šī ir parasta guļamistaba, un sardinieši viņiem ļoti bija ticīgi un kristieši, un tāpēc te ir viss kaut kas ir saistīts ar reliģiju. Starp citu, tā kā mūsu laukos bija arī sas bērnībā, mums bija svētki. Kā viņš saucās instruments? Launēdas, jā. Launēdas, un tas ir tipiskais no Sardīnijas, lai gan arī pasaulē ir dažādas variantus. Un launēdas, tie, kas spēlē launēdas, tur ir riktīga māksla. Tur jāspēlē. Jā, jo katra iet par savu melodiju. Un savu skaņu, vai ne? Jā, un visas trīs iet kopā vienlaicīgi. Vienlaicīgi, jā. Tev jābūt liela mute. Jā, jābūt. Bet tu vari tā. Liberty, tad Artu Nouveau, tad Rīgā sajūta te ir 1800. Jā, un tas tā kā tās Singers mašīna. Jā, Singers arī ir. Jā, tā ir vecākā. Agrāk bija Singers. Un atkal redzi, ka tā mazā vistiņa, ka
Un ar šis raksts viņiem ir arī raksts. Jā, šis ir ļoti populārs Sardīnijā. Gailīts, kurš dziedāja mums tajā parkā. Reku, Roberto Bārda. Kurpnieks. Reku Bārds, zini, svamatus nodzīt, re? Te paskaties, nevis ar koku darbi. Jā. Nē, vai zirgus, piemēram, tīrīja. Jā. Tas ir mēs arī priekš aitām. No aitām arī, jābūt šito. Es atceros vecām bišķi tādu zāģis. Un Berto man teica, ka kadreiz pilsētas mehāniķis galvenais cilvēks. Nē, bet bija arī pilsētas zobārsts. Jo arī šie instrumenti tika izmantoti ne tikai pie mašīnām, bet arī pie zobiem. Man vecais tavs bija kolējs. Varēja aicināt, pat mēli varēja aicināt no rīta. Jā. Lālā, Virtuve sievietēm un Vīndarīta vīriešiem. Viss ir autentisks, viss darbojas, viss gaida jūs šeit Mandas. Brauciet uz Mandas un sagaidīs brīnišķīga, autentiska Sardīnija. Čau!